Sveiciens visiem bērniem un jauniešiem Bauskas novadā. Prieks, ka esat pieslēgušies un sasnieguši šo video. Šodien jums pastāstīšu par projektu Demokrātija sākas ģimenē, vēlēšanām bērniem un jauniešiem. Uzdošu jums pāris jautājumus. Iespējams, uzzināsiet kaut ko jaunu, bet iespējams būsiet jau lietas kursā un zināsiet jau diezgan daudz ko. Tātad, kā jau minēju, pastāstīšu par projektu vēlēšanām bērniem un jauniešiem, kas notiks 7. jūnijā Bauskas novadā. Pirms es sāku, vēlos palūgt skolotājiem, pasniedzējiem, lai iepauzētu šo video pēc tam, kad es būšu nolasījusi jautājumu. Tātad, pirmais jautājums. Kur atrodas Bauskas novads? Jūs noteikti zinat, kur atrodas Bauskas novads. Tieši tā. Bauskas novads atrodas Latvijas dienvidu daļā, Zemgales reģionā. Tā administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta. Bauskas novadā atrodas 2 pilsētas, Bauska un Iecava, kā arī 18 pagasti. Ļoti liels novads. Kas ir demokrātija? Varbūt esat kādreiz dzirdējuši šādu vārdu. Kā jums šķiet, ko nozīmē demokrātija? Jā, demokrātija ir valsts iekārta, kurā cilvēki paši var piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka nedz viens cilvēks nosaka, kas jādara visiem, bet gan cilvēki kopā izlemj svarīgus jautājumus. Piemēram, Latvijā cilvēki vēlē Saeimu, kas pieņem likumus un ievēl prezidentu, pašvaldības, kas rūpējas par pilsētām un novadiem. Kad Latvijā ir vēlēšanas, katram pilngadīgam pilsonim ir tiesības balsot, un katrai balsī ir nozīme. Iedomājies, ka jūsu klase vēlas doties ekskursijā, un jūs nevarat izlemt, uz kurien doties, uz muzeju vai uz zoodārzu. Un tad skolotāja jums ļauj balsot. Un katrs izdara savu izvēli. Tātad paceļ roku, kurš vēlas doties uz zoodārzu, vai paceļ roku, kurš vēlas doties uz muzeju. Un tad saskaitot balsis, uzvar vairākums. Tātad tie, kuri pacēluši vairāk rokas par konkrēto izvēli, tie arī uzvar. Tā ir demokrātija. Tas nozīmē, ka katram ir viedoklis un balss. Neviena balss nav svarīgāka par citām, un lēmumi tiek pieņemti kopā. Kāpēc demokrātija ir svarīga? Tā ļauj cilvēkiem brīvi izteikties, aizsargā cilvēku tiesības, palīdz pieņemt lēmumus, kas ir godīgi un taisnīgi. Demokrātijā ir svarīgi ne tikai balsot, bet arī piedalīties un būt ieinteresētam sabiedriskajā dzīvē, cienīt citu viedokļus. Kas notiks 2025. gada 7. jūnijā? Ja kāds klausījās cītīgi, tad sadzirdēja, jo es jau šodien teicu. Jā, notiks Demokrātija sākas ģimenē projekts, un Bauskas novadā bērni un jaunieši ir aicināti piedalīties simboliskās vēlēšanās, lai veicinātu izpratni par demokrātiju un politisko līdzdalību, kā arī paralēli mūsu projektam norisināsies arī pašvaldību vēlēšanas, kur jūsu vecāki dosies vēlēt. Vai arī brāļi un māsas, kas ir vecāki par jums. Tātad tas notiks visā Latvijā, un iedzīvotāji vēlēs pār pašvaldības domes deputātiem.
Kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās? Vēlēšanās piedalās, lai palīdzētu izlemt, kādā sabiedrībā dzīvosim. Katra balss ir svarīga. Mācoties, interesējoties un piedaloties vēlēšanās bērniem un jauniešiem, tu piedalies demokrātijas procesā. Par ko balsos bērni un jaunieši? Pirmskolas bērni balsos par viņiem tīkamo atstarotāju, kuru pēc tam arī saņems. Tātad vai nu vairākums izvēlēsies sirdsformas atstarotāju ar LED lampiņu vai magnētisko atstarotāju ar LED lampiņu. No 1. līdz 4. klasē būs iespēja balsot par interesantāko lielformāta spēli skolas pagalmam. Tātad, vai tas būs cirks vai dambrete. No 5. līdz 8. klases skolnieki varēs balsot par sev saistošu tēmu sarunu pasākumā. Vai nu tās būs sarunas par attiecībām, vai sarunas ar populāru personību. No 9. līdz 12. klases skolēni varēs balsot par sev saistošu tēmu jauniešu pasākumā – sports vai prāts. Un kas ir biļetens, jeb vēlēšana zīme? Vēlēšanu biļetens ir dokuments, ko vēlētājs aizpilda, lai izdarītu savu izvēli vēlēšanās. Un biļetenu saturs ir varianti, par ko balsot, kā arī norādījumi par balsošanas kārtību. Kā pareizi nobalsot 7. jūnijā? Balsošanas process ir sekojošs. Ieradīsieties vēlēšanu iecirknī, tie būs tie paši, kur dosies jūsu vecāki, atradīsiet mūs, paņemsiet savai vecuma grupai atbilstošu vēlēšanu zīmi, jeb biļeteni, rūpīgi iepazīsieties ar piedāvātajiem variantiem, izvēlēsieties vienu un iekrāsosiet aplīti pie sava vēlamā rezultāta. Un svarīgi, pārliecinies, ka esi sapratis balsošanas instrukciju, lai tava balss būtu derīga. Ieliec vēlēšanu zīmi balsošanas kastē un gaidi rezultātus. Kur notiks vēlēšanas bērniem un jauniešiem? Kā jau minēju, šogad tās norisināsies arī Bauskas novadā, viscaur novadam. Šeit varat redzēt, kuros iecirkņos tad atradīsies vēlēšanu kaste bērniem un jauniešiem. Un karti varat arī atrast Bauskas novada mājaslapā, vai vēlāk arī to varēsiet atrast sociālajos tīklos. Un tagad atjautības spēle, kurš tad atradīs vairāk vārdus pirmais? Cik vārdus atrodi tu? Kurš sola vairāk? Paceļ roku un saka, cik tad ir atraduši. Vārdi, kuri bija paslēpušies, ir ģimene, mūzika, ziedi, iecava, bauska, mērķis, skrituļslidas, deja, velosipēds, vecumnieki, novads, iesim, darbarīgs, rundāle, drosme, ēvela, ezeri, sajies, pils un balsosim. Super! Malači, kā atradāt? Daudz vārdus noteikti atradāt. Man liels prieks par to. Un vēl jāpiebilst, ka ir iespēja vēl pieteikties par brīvprātīgo šajā projektā. Tie varat būt jūs, varbūt arī jūsu vecāki vai vecvecāki, kuriem interesē un patīk šis projekts. Tad lūgsim jums atrast mūs Instagramā demokrātija.sākas.ģimenē bez mīkstinājumiem, garumzīmēm, un tad dodiet ziņu, ka vēlaties, tad mēs nosūtīsim anketu un tiksimies klātienē.
Vairāk par projektu meklē www.bauskasnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība demokrātija sākas ģimenē. Paldies par uzmanību, paldies par veltīto laiku, un tad jau tiekamies vēlēšanās!